Igauņi un latvieši nemaz nav tik atšķirīgi, kā varētu šķist. Viņus vieno kopīgas vērtības, pieredze, kultūras mantojums un, kā izrādās, arī dziesmas, kuras dzied gan vienā, gan otrā robežas pusē. Veclēcenes tautas namā abu tautu pārstāvji pulcējās, lai vienotos kopīgā repertuārā, kurā skanēja dziesmas gan latviešu, gan igauņu valodās. Tā kā mēs dzīvojam pie robežā, tad, manuprāt, tas ir tikai likumsakarīgi un jauki, kad mēs savstarpēji esam draudzīgi, mēs vienojamies, un kur vēl labākā dziesmā. Tas ir ļoti saviņojoši, un arī tā sajūta ir vienojoša. Kad mēs te pierobežā, mēs varam sanākt kopā un vienkārši sarīkot brīnišķīgus svētkus. Šīs pasākums ir daļa no projekta Dziesmu galds, kura mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību un veicināt teritorijas attīstību, balstoties uz abu pušu iedzīvotāju personīgiem kontaktiem. Es esmu dzimis latviešu igauņu ģimenē, un tās dziesmas, tas esmu ļoti aizkustināts. Es kaut kādu brīdi tur mazliet padziedāju, un man bija asariņas arī. Kaut kādu brīdi bija acīs. Ir sanākuši igauņi, te ir arī tepat pārrobežas igauņi. Ja paskatās arī cauri, es nezinu, ne gluži varbūt 100 gadi, ja tā saikne jau ir, ja. Un tas ir tikai viens mazs posmiņš, pašreizējais posms saiknē Latvija, Igaunija, tikai un vienīgi. Ja. Un šodien tad ir pirmā tā sadziedāšanas reize, kur mēs pārbaudam, kā tā grāmatiņa darbojas un kā cilvēkiem vispār tas ir vajadzīgs. Un tas milzu gandarījums, ka tiešām izskatās, ka jā, ka cilvēkiem tas ir gan interesanti, gan sagādā prieku iemācīties šīs it kā zināmās dziesmas. Idejas īstenošanai ir paveikts apjomīgs sagatavošanās darbs. Kopīga latviešu un igauņu ekspertu grupa ir apzinājusi un atlasījusi abās robežas pusēs iemīļotākās kopīgās dziesmas. Tā, ka vienkārši sēdējām pie galda, dziedājām, šo dziesmu zināt, nē, šo dziesmu zināt, jā, šo mēs zinām. Un tādā veidā, taustoties, meklējot, mēs noskaidrojam krietni daudz dziesmu tajās dažās reizēs, kad mēs kopā strādājām, apmēram 30 tādas dziesmas, citas tā kā zināmākas, citas mazāk zināmas. Un no tām šim projektam mēs atlasījām 17 vispopulārākās gan Latvijā, gan Igaunijā. Visas šīs dziesmas tika apkopotas vienā dziesmu grāmatā, un projekta veidotāji uzskata, ka tā var kļūt par lielisku papildinājumu kopīgām neformālām aktivitātēm. Lai gan projekta īstenošana prasīja daudz laika, rezultāts sniedz iespēju stiprināt savstarpējo saikni. Pati projekta ideja patiesībā ir diezgan sena, jau vairāk kā 15 gadus. Pirms kādiem 15 gadiem mēs bijām nelielā festivālā kopā ar igauņu muzikantiem un spēlējot konstatējām, ka šādas melodijas ir, kas mums ir kopīgas. Un tā šajā gadā beidzot radās iespēja šo projektu realizēt, pateicoties pārrobežu sadarbības programmai, Interreg programmai Latvijas, Igaunijas. Un kopā ar igauņu kolēģiem no Pērnavas mēs tiešām riskējām un šo darbiņu centāmies izdarīt. Projekta turpinājumā plānots rīkot vairākus kultūras pasākumus sadarbībā ar pierobežas novada kultūras centriem, kuros ik viens interesants varēs piedalīties kopīgā dziedāšanā jeb mācību procesā, lai iepazītos ar populārākajām dziesmām no abām robežas pusēm. Elis Ragauša, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.